tagad atrodamies vienā ļoti labā vietiņā. Tas ir motomuzejs. Šādi viņš izskatās, ļoti atmosfērisks. Jā, un šajā muzejā ir uzstādīts siltumsūknis, kuru mēs arī apskatīsim, kā tad tur viss ir izbūvēts. Bet par ēkas parametriem ēka ir 1000 kvadrātmetri. Siltumsūknis ir ģeotermālais, gatavo karsto ūdeni un apkuri. Īpašnieks ir ļoti apmierināts, jo samazināja savas izmaksas uz 20%, un siltumsūknis viņam jau atmaksājies. Paskatīsimies, no kā sastāv tehniskā telpa un klimata risinājums, klimata sistēma risinājums. Šeit ir uzstādīts ģeotermālais siltumsūknis. Šajā boksā ir 2 kompresori, viens augšā, viens lejā. Blakām ir gaisa apstrādes iekārta, gaisa ieņemšana, izmešana, pieplūde un nosūce. Ja? Siltumsūknis nodrošina gan apkuri, gan karsto ūdeni, gan pasīvo dzesēšanu. Ko nozīmē pasīva dzesēšana? Vasaras periodā kompresors nedarbojas, vienkārši no zemes dzīlēm tiek paņemts augstums un novadīts uz ventilācijas iekārtu, un caur gaisa vadiem tiek novadīts uz telpām. Mēs redzam piebarošanas tvertni, manuālo sūkni, ar kuru var pacelt spiedienu sistēmu, ja ir vajadzīgs. Un šeit ir interesants risinājums, tā ir tvertne kombinētā pa lielam. Tas ir 2 tvertnes vienā, viena augšā, viena lejā. Tāpat no šīs tvertnes tiek paņemta apkure un novadīta uz ventilāciju. Šeit ir pievienotais karstais ūdens. Faktiski viena tvertne nodrošina gan pirmais apkuri, otrais arī karsto ūdeni. Ļoti labs, interesants risinājums. Viss tiek vadīts ar vienu trīsgaitnieku, pārslēdzās vai nu uz apkuri, vai nu uz karsto ūdeni. Klasiskie cirkulācijas sūkņi vilo, viss kā vajag, ļoti laba apsaiste. Ģeotermālā kontūras sūknis, izplešanas trauks, un pa lielām vairāk šajā sistēmā nekā nav. Tā kā, ja jums ir ideja ierīkot savā projektā, objektā ģeotermālo siltumsūkni, droši zvaniet, rakstiet, mēs jums atradīsim labāko risinājumu tieši, kur būs paredzēts jums. Protams, būs jāveic tādas lietas kā neliela projektēšana, kontūru izveidošana un projektēšana, bet visu to mēs varam izdarīt, piedāvāt un nodrošināt arī servisu. This Energy labākais, kas var būt priekš jums.